Ķīna tikko lika savām bankām pārdot Amerikas Savienotās valstis valsts kases obligācijas. Lielākā daļa cilvēku to uztvēra kā draudus dolāram, taču patiesais stāsts ir daudz plašāks. Amerikas atkarība no Ķīnas ražošanas pirmo reizi 10 gadēs samazinās. Amerikas Savienotās valstis un Ķīna patiešām attālinās. Amerikāņu imports no Ķīnas tikko sasniedz zemāko līmeni kopš 2000 gada, kad Ķīna pievienojās Pasaules tirdzniecības organizācijai un saprot, ko tas nozīmē. Viņu ietekme samazinās, tāpēc ap Taivānu pastiprinās militārās mācības. Sāksim no sākuma. Pēc Xi Jinpinga un Trumpa telefona sarunas Ķīna lika savām bankām pārdot Amerikas Savienotās valstis valsts kases obligācijas un ierobežot to iegādi. Virsrakstā to attēloja kā Ķīnas uzbrukumu dolāram un dolāra sabrukumu. Bet lūk, kāda ir patiesā situācija. Ķīna pārdod valsts kases obligācijas, jo viņi gatavojas pasaulē, kurā Amerikas Savienotās valstis un Ķīnas attiecības ir būtiski mainījušās. Pasaulē, kurā tirdzniecības starp abām valstīm turpina samazināties, un šī pasaule jau ir klāt. Paskatieties uz šo skaitli. Amerikas Savienotās valstis imports no Ķīnas ir zemākais kopš 2000 gada. 25 gada tirdzniecības integrācijas, tagad viss mainās pretēji. 2025. gadā tikai 7,5% Amerikas Savienotās valstis importu bija no Ķīnas, zemākais līmenis vairāk nekā 20 gados. Tirdzniecības deficīts bija zemākais 20 gados, un līdz 2026. gadam šī tendence vēl pastiprināsies. Tā nav nejaušība, bet politika. Amerikas Savienotās valstis tirdzniecības pārstāvis Jamesons Grīrs skaidro mērķi. Faktorings šeit Amerikas Savienotajās valstīs, bet tiem uzņēmumiem, kas meklē alternatīvu, vai Indija būtu piemērota vieta piegādes ķēdēm? Varbūt viņi grib pārcelt piegādes ķēdes no Ķīnas? Tā var būt. Mēs zinām, ka daudzi uzņēmumi jau dodas šajā virzienā. Kā jūs minējāt, mēs vēlamies, lai piegādes ķēdes būtu šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, un pēc iespējas tuvāk mājām. Tas ir process, kad pārējām no globalizācijas un tās radītajiem izaicinājumiem mūsu valstī. Pārējot uz drošāku ekonomiku, kādā brīdī jāmaina piegādes ķēdes, un Indija var būt svarīgs posms šajā procesā. Tur ir daudz cilvēku, viņiem ir ražošanas jaudas. Protams, mēs vēlamies pārliecināties, ka Amerikas ražošana ir pirmajā vietā un amerikāņu strādnieks ir pirmajā vietā. Bet, protams, tik lielā mērā, cik mums būs jāimportē no citām valstīm, Indija var būt labs avots, ja vien tas ir līdzsvaroti un taisnīgi. Un kas tas ir? Amerikas Savienotās valstis neslēpj vēlmi izvest ražošanu no Ķīnas. Tā pārvieto ražošanu atpakaļ, veido piegādes ķēdes sabiedrotajos un samazina atkarību no Pekinas. Šis ir svarīgi Taivānai, jo Ķīnas plāns gadiem bija vienkāršs. Amerika ir atkarīga no Ķīnas ražošanas. Ja Amerikas Savienotās valstis aizstāvēs Taivānu, Ķīna var traucēt piegādes ķēdes un svarīgu preču piegādi, radot ekonomiskas problēmas, lai piespiestu Amerikas Savienotās valstis atkāpties. Tā bija viņa stratēģija un ietekme. Ja Amerikas Savienotās valstis vairs nav atkarīga no Ķīnas, šis ierocis vairs nedara, un Xi Jinpings saprot, ka laiks beidzas. Amerika kļūst mazāk atkarīga, un katra rūpnīcas pārcelšana uz Vietnamu, Meksiku vai Indiju samazina Ķīnas ietekmi. Tāpēc pieaug Ķīnas agresija ap Taivānu. Šis zvana draugiem Amerikas Savienotās valstis un saka, ja valdība pretojas, iznīcināšu jūsu ekonomiku. Es to izdarīšu rīt, es jūs visus padzīšu. Es atņemšu visas jūsu īpašās atļaujas. Mēs nozagsim visas jūsu rūpnīcas. Mēs nacionalizēsim visus jūsu darbiniekus. Un tad mēs pārdosim iPhone visai pasaulē. Tā jūs kļūsiet nevajadzīgi. Tas ir viņa arsenālā. Tas ir ļoti biedējoši. Tas ir nopietni, vai ne? Un pats sliktākais ir tas, ka, lai arī negrib izklausīties pēc karikatūras, neviens par to nerunā. Kad tu pēdējo reizi par to dzirdēji? Vai tas ir apspriests atklāti? Un tas viss taču ir acīm redzama patiesība, vai ne? Vai kāds apšauba, ka Xi var vienkārši iznīcināt Apple? Es nedomāju, ka kāds to apšauba. Vai kāds apšauba, ka šī burtiski varētu iznīcināt miljoniem Amerikas Savienotās valstis darba vietu un triljonus, ja ne 10 triljonu tirgus vērtībā? Vienas nakts laikā ar vienu parakstu. Es nezinu. Jūtos kā cilvēki augstā kara laikā, zem pastāvīga spiediena, kad raķetes varētu tikt palaistas jebkurā brīdī.
Tas šķiet, it kā tas būtu kaut kas mazāks. Ķīnas stratēģija nav D-dienas iebrukums, bet gan Taivānas blokāde, kuģošanas ceļu slēgšana un ekonomiska spiediena izdarīšana, līdz sala piekrīt pārunām par apvienošanos. Tieši to trenē Ķīnas militārās mācības. 2023. gada decembrī Ķīna rīkoja plašas mācības Taisnīguma misija. Viņi trenēja Taivānas blokādi, un incidenti bija satraucoši. Pirmajā incidentā Ķīnas Jo-16 iznīcinātājs izšāva māņu raķetes tieši uz Taivānas F-16. Taivānas iznīcinātājs pacelts trauksmes dēļ, jo Ķīnas lidmašīna grasījās šķērsot Taivānas šaurumu viduslīniju, neoficiālo robežu starp abām pusēm. Signāla raķešu šaušana uz citas valsts militāro lidmašīnu ir provokācija, nevis brīdinājums. Otrajā incidentā ķīniešu Jo-16 aiz Taivānas F-16 ieņēma šaušanas pozīciju. Ja tā būtu kauja, Taivānas pilots jau būtu miris. Tie nav negadījumi, tās ir apzinātas spēju un nodomu demonstrācijas. Trešajā incidentā Jo-16 lidoja zem ķīniešu bumbvedēja, izmantojot piggybacking taktiku. Ideja bija iznīcinātāju noslēgt no Taivānas radariem, maskējot ar lielāku lidmašīnu. Kad Taivānas spēki atklāja lidaparātu, ķīniešu pilots atbildēja, apgriežot lidmašīnu uz sāniem un parādot raķetes zem spārniem, dodot vēstījumu. Amerikas Savienotās valstis Indo-Klusā okeāna pavēlniecības vadītājs norāda, ka Ķīnas militārās mācības ir gatavošanās iespējamam uzbrukumam Taivānai, ne tikai treniņi. Japāna paziņoja, ka aizstāvēs Taivānu Ķīnas iebrukuma gadījumā, izraisot diplomātisku vētru un savstarpējs apvainojums ar dusmīgu Ķīnu. Un kas tad notika tālāk? Japānā nesen notika ārkārtas vēlēšanas, kur premjerministra partija guva pārliecinošu uzvaru. Tagad parlamentā viņai ir pietiekama vietu, lai mainītu Japānas konstitūciju, ja vēlētos. Tas Japānas vēsturē nav noticis. Japānas konstitūcija ierobežo militāro rīcību, bet ar lielu parlamentu vairākumu šos ierobežojumus varētu atcelt vai pārskatīt. Japāna atkal varētu kļūt par pilnvērtīgu militāru lielvalsti, īpaši, lai pretotos Ķīnai, un Pekina par to nav apmierināta. Visa pasaule to ir vērojusi. Es domāju, ka visi bija nedaudz pārsteigti par šo pārliecinošo uzvaru. Kāda ir bijusi starptautiskā reakcija? Trumps, Amerikas Savienotās valsts prezidents, bija ļoti apmierināts un norādīja uz labām attiecībām. Platformā Truth Social viņš rakstīja landslide ar lielajiem burtiem un pauda prieku. Korejas un Japānas attiecības ir būtiskas Āzijā. Koreja ar tām ir apmierināta, bet Ķīna, kā ziņots, ir ļoti neapmierināta. Viņi neatcēla nevienu no saviem komentāriem par Taivānu. Interesanti tas, ka ķīnieši ievies aizliegumu divējāda lietojuma tehnoloģijām. Lai sodītu Japānu, tika ieviesti ceļošanas ierobežojumi, kā rezultātā decembrī apmeklētāju skaits samazinājās uz pusi. Un šķiet, ka tas nav tikai mobilizējis sabiedrisko domu Japānā. Ķīna mēģina radīt iespaidu, ka Japāna ir pārāk kareivīga pret Taivānu, vēloties, lai pasaule uzskatītu Japānu par agresoru. Taču Ķīna ignorē vienu svarīgu aspektu. Ķīnas komunistiskajai partijai ir ambīcijas, kas sniedzas daudz tālāk par Taivānu. Viņi vēlas pārņemt daļu Filipīnu, viņi vēlas pārņemt Dienvidķīnas jūru, viņi vēlas pārņemt daļu Dienvidkorejas. Viņi vēlas iegūt daļu Japānas, Senkaku salas un Austrumķīnas jūru. Tāpēc Japānai Taivānas aizsardzība nav tikai par Taivānu. Tas ir par Ķīnas ekspansijas apturēšanu pirms tās sasniegšanas Japānu. Ne tikai Japāna pretojas Ķīnas iebiedēšanai. Eiropas Savienība apsver līdzīgas darbības, bet tās ir ekonomiskas. Franču padomnieki iesaka noteikt tarifus Ķīnai vai vājināt eiro. Lai aizsargātu savu ražošanu no Ķīnas pārņemšanas, Eiropas Savienība jāveic pasākumi. Un zini, kas notiek? Ķīna to dara 10 gadu. Tagad Amerikas Savienotās valstis mēģina darīt tāpat. Katra valsts grib aizsargāt savu ražošanu, tādēļ Eiropas Savienība agri vai vēlu saskarsies ar šo realitāti. Ziņpinam tā nav laba ziņa, jo viņš zaudēs ietekmi ne tikai vienā, bet visur.
Viena no problēmām, veidojot šādus video, kuros mēs rādām daudz dronu triecienu, pat ja neviens cilvēks vai Krievijas karavīrs netiek ievainots, YouTube bieži ierobežo vai demonetizē mūsu video ar šādu saturu. Pagājušā nedēļā pēc YouTube datiem mums demonetizēja 4 kara video. Drona triecienu un frontes video reklāmdevējiem nav pievilcīgi, tāpēc tie tiek ierobežoti. Tāda ir mūsdienu kara realitāte, ko Ukraiņi izcīna un cenšas izdzīvot. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to visu atspoguļot, un tieši tāpēc mēs izveidojām savu platformu Basics Insider. Mēs to izveidojām no nulles, tāpēc mums nav ierobežojumu. Mums nav jāizpludina drona triecieni, frontes līnijas vai Krievijas aviobāžu iznīcināšanas kadri. Turklāt mēs patiesībā nerādām nekādas reklāmas mūsu vietnē. Tādā veidā mums nav jāveic pašcenzūra tikai tāpēc, ka reklāmdevējiem nepatīk tas, ko mēs atspoguļojam. Mēs nefinansējam vietni ar reklāmām, mēs to finansējam ar jūsu atbalstu. Tātad, ja jūs esat kāds, kurš ir ieinteresēts šāda veida saturā, un jūs vēlaties skatīties mūsu video necenzētā veidā un saņemt papildu saturu, ko mēs vienkārši nevaram augšupielādēt šeit, YouTube, tad noteikti pievienojieties mums vietnē basicsinsider.com. Jūs varat arī noklikšķināt uz saites aprakstā vai noskanēt QR kodu uz savu ekrānu. Pievienojoties, jūs varēsiet skatīties visu saturu, ko mēs jau esam augšupielādējuši, kā arī visus video, ko augšupielādēsim nākotnē. Paldies par atbalstu mūsu kanālam un saturam. Esmu Sems, tiekamies nākamreiz!